Ņemot vērā debašu popularitāti citur pasaulē, šī kustība tiek attīstīta arī Latvijā. Pirmā debašu kluba tikšanās reize Priekuļos izvērtās kā iepazīšanās pasākums. Tā bija gan kā iepazīšanās vienam ar otru, gan, protams, ar to, kas tad vispār ir debates. Ar runas mākslu un labiem publiskās uzstāšanās pamatprincipiem jauniešus iepazīstināja vairāk kārtējs Latvijas debašu čempions un arī ārpus Latvijas gololgotais debatētājs un debatēšanas pasniedzējs Jānis Tilaks. Debates ir tāds inteliģents strīds. Tas ir tā, ka ir viena puse un ir otra puse, katram savs viedoklis, loģiski, un tad debata ir tas veids, kā noskaidrot, kuram tad varbūt ir tā nedaudz vairāk taisnība, kurš ir spēcīgāks savā argumentācijā, uzstāšanā, un kurš ir ar to loģiskāko domāšanu nonācis pie pareizā rezultāta. Priekuļu jauniešu centra resta telpās regulāri tiek organizēti dažādi informatīvi un izglītojoši pasākumi, un spriežot pēc jauniešu atsaucības debašu jautājumā, visticamāk tiks veidots arī debašu klubs. Tas, ko mēs vēlamies no jauniešiem, parādīt jauniešiem, cik svarīgi ir spēt sevi pasniegt publikas priekšā, savu viedokli, savu argumentu vai ideju pasniegt ar faktiem, ar pārliecinoši. Debats notiek gan latviešu, gan arī citās valodās un ļauj ne tikai izkopt runāt prasmi un izzināt jaunu informāciju, bet arī uzlabot savu vārdu krājumu. Ieguvumi no debatēm noteikti noderēs visā turpmākajā dzīvē. Runas māksla, tāda prasme, ir noderīga ikvienam. Vienalga, ko tu dzīvē dari, tev nāksies runāties ar savu priekšnieku, nāksies aizstāvēt savu viedokli. Ļoti daudzi Latvijā būtībā strādā tieši pakalpojumu sfērā, kas nozīmē, ka viņiem katru dienu būs jārunā ar cilvēkiem. Un tieši tādēļ runāšanas prasme, savas taisnības pierādīšana ir ļoti svarīga. Kad nu esam noskaidrojuši, kas tad ir debats, vēlamies uzzināt arī to, kur un kā sākt ar to nodarboties. Visiem vidusskolas vecuma jauniešiem vienkārši jāstāsta, kur ir tas tuvākais debašu centrs, un tur ir iespēja to visu atrast un meklēt un atrast, kas to var pamācīt un tā tālāk. Arī studentiem augstskolās ir sastopams šādas vietas, kur debatēt. Tā ka viss ir atkarīgs, kur tu atrodies un cik vecs tu esi un tā tālāk. Jauniešu vērtējums par debatēm un publisko runu visnotaļ ir pozitīvs. Debašu iepazīšanas pēcpusdienu Priekuļu jauniešu centrā pagāja ne tikai izzinoši, bet arī izklaidējoši, un kādā no spēlēm paspējām piedalīties arī paši. Tas vēl jau vairāk parāda to, ka debates aktuāls jebkuram, un no tām var iegūt pilnīgi visi.